ķert pāris cilvēkus, lai viņi atbildētu uz mūsu jautājumiem. Es domāju, es varu padomāt, ja? Pasaule mainās, arī izglītībai jāmainās. Jūs skolā mācāties? Jā. Patīk? Skolotāji nesaprot, direktors nesaprot, mēs nesaprotam, neviens neko nesaprot. Es saņemu tādas produktus, ja? Jā. Tādas produktus, ja, no vidusskolas, ja? Tas nevar nosaukt mērvienību, ja, spriegumam, ja? Jā. Mērvienība, elektriskie strāvai, pabeidz 12 klases, ja? Kāds tur IQ, ja? Man jau godīgi viss apmierina skolas sistēmā tagad tā kā. Patreiz viss apmierina. Pirmais, man liekas, kas to saka. Tieši mēs pabeidzām skolu un mēs sākām domāt par to, cik svarīgi ir iemācīt kaut tās pašas finansiālās prasmes, par tā kā kaut kādus rēķinus maksāt vai kaut ko tādu, jo tas cilvēks iziet no tās skolas un ir tā kā situācijas dažādas. Un, man liekas, ir cilvēki, kas arī tā kā uzreiz izvācas no vecāku mājas, un tad viņi kā vispār nesaprot, kas viņiem tagad ir jādara. Es domāju, ka pirmkārt pieejamība skolām, jo man ir aktuāli bērns laist skolā un bija problēmas ar savu mikrorajonu skolā dabūt viņu iekšā, tā kā kaut kur, es domāju, ka tur tā kārtība varētu būt labāka. Es pieļauju, ka arī pedagoga atalgojums droši vien, ka varētu būt lielāks, tad attiecīgi arī kaut kādi jaudīgāki tie kadri tur varētu būt. Ja pasniedzējiem būtu kaut kāda lielāka konkurence, tā prestižā profesija labāk apmaksāta, tad mums būtu iespēja iegūt iespējams bērniem. Jo pasniedzējs ir būtisks, tas ir otrs vecāks, tas ir kaut kas tā ir autoritāte. Obligāti būtu nepieciešams strādāt pēc konkrētas teorijas un pirms mācoties iedod kādu materiālu skolēnam, pastāstīt, kas viņam jāzina pa visu mācību gadu. Tā kā kaut kādas tēmas konkrēti nosaukt. Tā kā, lai cilvēks varētu arī pati uzplānot savu laiku un arī pirms ejot uz stundu jau iepazināties par tādiem materiāliem un tā kā ienākt ar stundu ar kaut kādām jau priekšzināšanām. Bērnam ir ārpus skolas, ir arī dzīve. It kā tu mācies, tu it kā pavadi lielāko daļu skolā, bet tev īsti neko neiemāca. Aktivitātēs tā kā ir tādā veidā ar to mācīties, jo tā, man liekas, kā kaut ko darot, var iemācīties. Ja vienkārši runāt, tad tas pa vienu augs iekšā, pa otru ārā. Es gribētu noteikti, lai būtu laba fiziskā, strādāt pie stājas un pie tā visa. Es domāju, ka nenākt par sliktu arī militārā, arī meitenēm, arī puišiem, jo dažādas prasmes var pielietot. Nevis pirmajā vietā likt palīdz līdzekļus, ja? Ja jau viņš sāk 2x2, jau uz kalkulātoru skaitīt, ja? Jāzina kaut kādas lietas, kas obligāti ir jāzina, un papildus eksāmeni. Tā kā eksāmenis nav tā lieta, kas ierobežo tavas zināšanas. Cik līdz mums būs motivēti un labi atalgoti skolotāji, jauni cilvēki, es domāju, ka tur nekāda problēma nebūs arī iet sazobē ar pasauli. Paldies, puiši, paspiedīšu jums roku. Forši džeki, lai jums jauka diena, ja, un veiksmīgi skolā arī mācīties par izglītību. Paldies. Jā, savu.